Esiet sveicināti! Šodien ir pēdējā stunda, 14. stunda par ticību, un mēs paskatīsimies visumā, kā tas bija no ēdens dārza līdz mums, kā ticība darbojas. Un, protams, kā jau es teicu pašās mācību sākumā, ka šī nav vienīgā mācība, tas nav vienīgais, ko mēs varam zināt par ticību. Ir sarakstīts daudz labas grāmatas, ir rakstos daudz teikts par ticību, tā kā skatāties un klausaties un pārdomājat, un tas jums noteikti palīdzēs. Un tā mēs sākam un paskatīsimies, kad bibliska ticība sāk darboties, tad faktiski tiek anulētas sekas, kas radās grēkā krišanas rezultātā. Raksti saka, ka Dievs radīja cilvēku pilnīgu, bet cilvēks zaudēja šo stāvokli sagrēkojot, un tas bija iemesls, kāpēc Dievs izraidīja cilvēku no savas klātbūtnes. Dievs negribēja cilvēku atstāt tādā stāvoklī. Viņam bija žēl cilvēku, viņš zaudēja attiecības ar to, un caur Jēzus Kristus nāvi viss mainījās. Tagad Dievs atgūst cilvēku un uzsāk attiecības ar to tajā brīdī, kad cilvēks atzīst, ka viņš ir grēcinieks un ka viņam vajadzīga glābšana, un tās ir attiecības ar Dievu. Tas izmaina cilvēka dabu, cilvēka rīcību, lai viņš atbilstu Dieva sākotnējam nodomam un mērķiem. Šī procesa atjaunošanai ir vajadzīga ticība. Ticība satur šo atjaunojošo spēku, lai tas, ko cilvēks pazaudēja, cilvēks atkal atgūtu, jo cilvēks pazaudēja attiecības ar Dievu. Lai dziļāk to saprastu, mēs izskatīsim cilvēka dabu, tos soļus, kas noveda cilvēku līdz grēkā krišanai. Tāpat kārdinājuma nozīme, kura priekšā cilvēks nenostāvēja. Un tad mēs apskatīsim, kā ticība atjauno zaudēto. Un Dievs radīja cilvēku šādu. 1. Mūzes grāmata, 1. nodaļa, 26. pants. Tad Dievs sacīja: darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Šeit mēs redzam, ka Dievs radīja cilvēku savā līdzībā, un Dievam ar cilvēku ir daudz līdzības. Piemēram, spēja domāt, pārdomāt, plānot un arī realizēt izdomāto, radīt. Šīs īpašības raksturo Dievu, un šīs īpašības ir raksturīgs arī cilvēkam. Sākums meklējams ir Dieva radošo spēju izpausmē un plānošanā. Spēju radīt, realizēt, izdomāto var novērot faktā, ko Dievs saka, viņa vārdi satur viņa spēku. Tas ir viņa kā radītāja instruments. Pravieša Ecihēla grāmatā 12. nodaļas 25. pantā ir teikts: bet es, tas kungs, runāšu, kas man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies. Vēl jūsu dienās, tu, stūrgalvīgā cilts, es jums teikšu vārdu, un to arī piepildīšu, saka Dievs, tas kungs. Frāze es, tas kungs, runā par to, ka runa iet par varenu, nemainīgu Dieva dabu. Ko Dievs teiks, viss izpildīsies. Tāda ir viņa spēja visu radīt ar savu vārdu. Kad Dievs saka savu vārdu, šis vārds materializējas. Dieva vārds rema, ko viņš saka, satur sevī potenciāli izpildīt to, ko vārds saka. Vēstule Ebrejiem 11.3 saka, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli radīt Dieva vārda spēkā.
ka no neredzamā cēlies redzamais. Visums ir radīts ar Dieva vārdu, tajā ir spēks, viņš ir radītājs. Mūsu ticība atpazīst to vienīgo iemeslu visai esamībai, kas radīts ar neredzamo Dieva vārdu. Tādā veidā ticība atpazīst Dieva darbību. Mēs tādu raksturvietu jau vienā stundā lasījām, bet šodien izlasīsim vēlreiz. Psalms 33. no 6. līdz 9. pantam. Ar tā kunga vārdu ir radīts debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar viņa mutes elpu. Viņš sakrāja jūras ūdeņus kā kādā traukā, viņš glabās traumas savās krātuvēs, lai to kungu bīstas visa pasaule. Viņa priekšā, lai drēb visi zemes iedzīvotāji, jo viņš runāja, un tā notika. Viņš pavēlēja, un viss radās. Viņš runāja, un tā notika. Atceraties šos pantus, jo, kā jau es arī teicu, lūkšanas meklējiet tieši Dieva vārdā apsolījumus. Tas ir Dieva vārds, un kad jūs tos runāsiet, ticēsiet, tas notiks. Vēstule Ebrejiem 11. nodaļa no 1. līdz 3. pantam arī. Ja mēs skatāmies uz 1. pantu, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Jo tanī stāvēdam tēvi saņēmuši liecību, jo ticībā mēs noprotam, ka pasauli ir radīta Dieva vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais. Kad Dievs teica gaisma, tad Dieva teiktie vārdi radīja to. Mēs varam secināt, ka ticībai ir 3 lietas, kas mūs saista ar Dievu. Pirmā, ticība mūs saista ar mūžīgu Dieva dabu, palīdzot mums to iepazīt. Otrais, ticība mūs saista ar Dieva radošo spēku, kādā Dievs radīja visumu. Un trešais, ticība mūs saista ar to vārdu, ko saka Dievs, dodot mums iespēju radīt to. Un padomājiet, ja mēs esam radīti Dieva līdzībā, Dievs radīja cilvēku ar spēju lietot ticību. Tāpēc mēs atrodam cilvēkā vēl 3 līdzības ar Dievu. Spēju domāt, izdomāt, pārdomāt, tas ir pirmais, otrais spēju runāt, izteikt izdomāto, un trešais spēju radīt, realizēt izdomāto. Ievērojiet, ka šīs spējas, kuras cilvēkam ir līdzīgas kā Dievam, tāpat atšķir cilvēku no dzīvnieka. Pēc savas dabas cilvēks ir radošs. Viņš var iedomāties un redzēt priekšstatu, kāds izskatās, arī kaut kas tāds, kas nekad nav bijis. Cilvēks no šī priekšstata saprot, ka tas ir iespējams, izveido plānu un realizē izdomāto. Tas atšķir cilvēku no visiem iespējamiem mums zināmiem dzīvniekiem. Putni var izveidot unikālu ligzdu, bet viņi to rada instinktīvi, un tie nevar izdomāt neko jaunu, saplānot un iztaisīt, bet cilvēks var. Un šajā jomā cilvēks ir radoša personība. Spēja runāt arī ir cilvēka radošā spēja. Bet šīs spējas cilvēks nekad nevarētu izteikt, bez šīs spējas cilvēks nekad nevarētu izteikt savas radošās domas un mērķus. Nevienam dzīvniekam nav tādu spēju. Šī īpašība ir vēl tikai Dievam. Ticība ir vienmēr apdraudēta ar sātana uzbrukumiem. Tā kā Dievs ir devis šo spēju cilvēkam ticēt, Dievs pieprasa no cilvēka, lai tas šo spēju izpaustu. Spēja izpaust savu ticību dara cilvēku īpašu. Dievs un viņa vārds. Tādās attiecībās ar Dievu atradās Ādams. Ādamam bija kontakts ar Dievu, bet, kad Dievs nebija dārzā, Ādamam tik un tā bija jābūt atkarīgam no Dieva caur to vārdu, ko Dievs bija viņam teicis.
1. Mūzes grāmata, 2. nodaļa no 15. līdz 17. pantam. Un Dievs tas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdens dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Un Dievs tas kungs pavēlēja cilvēkam sacīdams: no visiem dārza kokiem ēstams ēd, bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi, no tā tu mirdams mirsi. Tas, kas šeit ir rakstīts 16. un 17. pantā, var sadalīt 3 daļās. Pirmā bija atļauja ēst no visiem dārza kokiem. Otrais bija aizliegums ēst no laba un ļauna atzīšanas koka. Un trešais bija brīdinājums, ka nepaklausība atnesīs nāvi. Tik ilgi, cik cilvēks bija paklausīgs Dieva vārdam, tas nozīmē, viņš bija atkarīgs no Dieva vārda, viņš bija svētīts un bija drošībā. Cilvēka ienaidnieks ir Sātans. Viņš bija noskaņots izlēmīgi ietekmēt cilvēku attiecības ar Dievu un tādā veidā ietekmēt cilvēku saņemtās svētības. Sātans ar savu viltību devās uzbrukumā Ādama attiecībām ar Dievu. Viņš Ādamā iesēja šaubas par Dievu vārdu un tuvojās tam caur Ievu. Izlasīsim 1. Mūzes grāmata 3. nodaļa no 1. līdz 3. pantām. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai: vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai: mēs ēdam no koka augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teica, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsiet. Sātans savu uzbrukumu nesāk ar tiešu Dievu vārdu atraidījumu. Tas būtu pārāk tieši. Sātans iesāk ar to, ka iesēja šaubas par to, ko teicis Dievs. Kad Ieva sāka pārdomāt par to, ko Sātans teicis, viņa zaudēja. Ja mēs gribam būt pareizās attiecībās ar Dievu, tad mēs nevaram pat aizdomāties, lai apšaubītu Dieva labestību, Dieva vārdu svarīgumu, jo tas nāca no Dieva. Sātans lika Ievai apsvērt Dieva teikto. Ievas kļūda bija viņas pašpārliecinātība. 3. nodaļas 4. pantā ir teikts: tad čūska teica sievai: jūs mirt nemirsat. Ieva zaudēja spēju pretoties kārdinājumam Sātana teiktajām. Sātana stratēģija ar to nebeidzās. Mēs varam šeit izdarīt 2 secinājumus. Pirmais, patiesas ticības galamērķis ir pats Dievs. Ja mēs zaudējam ticību pašai Dieva personībai, tad galu galā mēs zaudēsim ticību arī viņa vārdam. Un otrais, ja mēs nekad nešaubīsimies par Dieva labestību, Dieva gudrību, Dieva mīlestību un Dieva spējām par mums parūpēties, mums nekad nebūs motivācijas, lai grēkotu. Sātans zināja visus šos principus un rīkojās saskaņā ar tiem. Vispirms viņam izdevās izšaubīt Ievas ticību Dieva vārdam, un pēc tam sašūpoja ticību uz pašu Dievu. 5. pantā ir teikts: bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs, zinādami labu un ļaunu. Analizējot šo Sātana teiktos vārdus, mēs redzam, ka tie bija vērsti, lai diskriminētu Dievu kā personību. Un to Sātans iedvesa Ievai un caur Ievu arī Ādamu, ka Dievs kaut ko no viņiem slēpj. Sātans iedeva šaubas. Vai jūs tiešām domājat, ka Dievs jūs mīl? Jūs domājat, ka Dievs grib jūs svētīt? Vai tad jūs nezināt, ka Dievs novietoja jūs dārzā, lai turētu jūs zem kontrolas? Dažādas tādas domas Sātans jau padeva ar savu tekstu, ko viņš teica.
Bet, ja jūs iekodīsiet tajā auglī, tad tas visu izmainīs. Jums nebūs vairs jāklaus Dievs, nevajadzēs būt atkarīgam no Dieva. Jūs būsiet tikpat neatkarīgi kā pats Dievs. Un tieši šis pēdējais arguments sagrāva attiecības ar Dievu. Ieva vairs neusticējās pašam Dievam. Tai vietā, lai skatītos uz Dieva mīlestību un labestību, viņa sāk skatīties ar neusticību. Ieva noticēja Sātana meliem. Viņa sprieda savā prātā, ka viņa var atrasties daudz augstākā stāvoklī nekā attiecībās ar Dievu, kas viņu ierobežo. Un 6. pantā, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru, un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Un vārds redzēja. Tā ir pārēja no viena stāvokļa citā. Šajā momentā Ieva atstāja savu ticību neredzamu, un tajā vietā sāk balstīties to, ko redzēja viņas acis. Viņu sāk virzīt jūtas, un viņa slīdēja no ticības sfēras uz jūtu sfēru, un no garīgās sfēras uz dvēselisko. Un bija 3 iemesli, kas viņu veda uz dvēselisko sfēru. Pirmais auglis bija patīkams acīm, otrais tas bija labs ēšanai, un trešais viņš bija pievilcīgs, lai iegūtu zināšanas. Un kāda ir kārdinājuma daba? Paskatīsimies. Jaunajā derībā 1. Jāņa vēstule, 2. nodaļa, 15. 16. pants. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. 3 veida kārdinājumi, ja? Miesas kārība, tas nozīmē, ko es jūtu, ko gribu, es to esmu pelnījusi. Otrais acu kārība, tas taču ir tik skaisti, tas būtu ļoti labi, man tas nekad nav bijis, ar tādām domām. Un trešais dzīves lepnība, tad es varētu darīt to, un ja es to iegūtu, tas izmainītu manu dzīvi. Rakstos vārds kārdinājums nozīmē spēcīgu vēlēšanos, kas nepakļaujas Dieva noteikumiem un ved uz grēku. Pirmās 2 kārības, kuras piemin Jānis, attiec uz jūtām. Trešā izsaka cilvēka kritušā rakstura egoismu. Lepnība. Dzīves lepnība, tas ir tāds iekšējs cilvēka pamudinājums, kad viņš atsakās no atkarības no Dieva un meklē, kā var sevi izcelt. Es pats varu iekārtot savu dzīvi, es varu būt patstāvīgs un neatkarīgs, kāpēc man ir jāpazemojas? Tuksnesī Jēzus stājās visiem šiem 3 kārdinājumiem. Un, ja mēs lasām Lūkas 4. nodaļa no 1. līdz 14. pantam, palasīsim, lai mums ir ar ko salīdzināt. Bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no Jordānas un garā tapa pa tuksnesi vadīts 40 dienas un velna kārdināts. Šinīs dienās viņš nekā nebija ēdis, un kad tās bija pagājušas, viņam gribējās ēst. Tad velns viņu uzrunāja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzved kalnā un vienā acu mirklī rādītām visas pasaules valstis. Un velns viņam sacīja, es tev došu visu šo varas pilnību un šo godību, jo tā man nodot, un kam es gribu, tam es to varu dot. Ja tu nu mani pielūgs, tad viss tas būs tavs. Bet Jēzus tam atbildēja sacīdams, stāv rakstīts, tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Tad tas aizved viņu uz Jeruzalemi un nostatīja viņu tempļa jumta galā un sacīja viņam,
Ja tu esi Dieva dēls, tad meties no šejienes lejā. Jo stāv rakstīts, viņš dos saviem eņģeļiem pavēli tevis dēļ pasargāt tevi, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi. Bet Jēzus viņam atbildēja un sacīja, ir sacīts, tev nebūs Dievu savu kungu kārdināt. Un velns visu savu kārdināšanu izbeidz, atstāja viņu līdz turpmākam laikam. Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtni. Ja mēs salīdzinām Ādama kārdināšanu ar Jēzus kārdināšanu, Ādams tika kārdināts skaistā ēdens dārzā, Jēzus tika kārdināts tuksnesī. Otrais, Ādams Dievu klātbūtnē tika kārdināts, bet Jēzus tika kārdināts bez Tēva klātbūtnes. Un trešais, Ādams tika kārdināts ar augli, kuru viņš ēda. Jēzus uzvarēja kārdinājumu gavējot. Grēks tā nav nepareiz rīcība, tas ir stāvoklis, kur cilvēks grib būt neatkarīgs no Dieva, un tas noved pie nepareizas rīcības. Neatkarība tā ir garīga bīstamība, kas nes garīgu nāvi. Gadījumā ar Ievu zināšanas bija tās, kas veda viņu pie neatkarības no Dieva, grēkā krišanas un garīgās nāves, un Ieva ar Ādamu iepazina labo un ļauno. Un tas ir visbīstamākais līdzeklis, ko izmanto arī reliģijas. Tas ir veids, kā atdalīt cilvēku no Dieva. Cilvēks var palikt tik zinošs un reliģios, ka viņam Dievs vairs nav vajadzīgs, kas viņu vada un māca. Ir jāvadās, ir jāļaujās vadīties no Dieva, ir jābūt atkarīgam no Dieva katru dienu, katru mirkli. Un neatkarības priekšvēstnesis arī ir bagātība, slava, vara, tieksme pēc neatkarības. Ieva uzticēšanos Dieva vārdam nomainīja pret jūtām, pret to, ko sajuta. Un tā rezultātā viņa kļuva par upuru, niekoda auglī un deva to arī Ādamam. Viņi abi caur nepaklausību nepaklausīja Dieva vārdam, un tā mēs varam noteikt kārdinājuma dabu. Ticība Dieva vārdam ir cilvēkam dota kā Dieva īpašība. Neticība nav dabiska cilvēka īpašība. Kārdinājums cilvēku ved prom no ticības Dieva vārdam. Vienmēr tas tā ir. Jūs to varat pārbaudīt. Neticība uzrunā cilvēku jūtas, un tas attiec uz dvēseli. Katrs kārdinājums ved pie neticības, kas pēc tam ved pie vēlēšanās būt neatkarīgam no Dieva. Neticības mērķis ir nepaklausīt Dievam un būt neatkarīgam no viņa. Ticība, tā ir neticības pretinde. Ticība darbojas pretēji kārdinājumam. Ticība pieprasa neusticēties jūtām un paša kārdinājuma tādām egoistiskām ambīcijām. Ticība pieprasa pazemību un atkarību no Dieva katru mirkli. Un tādā veidā ticība atjauno to, kas bija zaudēts grēka rezultātā, un atver tās durvis, kur cilvēks var nonākt savā Dieva radīšanas sākuma stāvoklī attiecībās ar Dievu. Un saskaroties ar Dieva noteikumiem, ticēt un savām jūtām, saskaroties ar Dieva noteikumiem, ticēt un savām jūtām, cilvēks nonāk krustcelēs. Viņu nospiež divi spēki, un tie tiek aprakstīti Habakuka grāmatā 2. nodaļa, 4. pants, Vecās derības pravietis. Lūk, uzpūtīgs un pārgalvīgs savā sirdī ir iekarotājs, bet taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Taisnais dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ. Un tas norāda uz to, ka mēs ar saviem darbiem nevaram izpelnīties glābšanu, bet gan ticībā. Mums visiem ir jāzina un jāpēt šīs divas pilnīgi pretējas lietas.
Un svarīgi ir atzīmēt, ko saka panta 1. daļa, jo tā apraksta tādu pretestību pret Dievu, buntošanos, un tā parāda cilvēku dvēseli. Un dvēseli ir tā, kas piepūšas. Tas norāda uz to, ko Jānis teica, tā ir dzīves lepnība. Dvēseli, kas izceļ pati sevi, ir izkropļota. Tas ir cilvēka egoisms, kas grib pats sevi izcelt, noraida Dieva standartus un viņu vārdu un dod priekšroku pats savām jūtām, zināšanām, sapratnei, vedot sevi uz neatkarību no Dieva. Otra šī panta daļa runā par pretējo. Cilvēks, kuram ticība ir dzīves pamats, ir pazemīgs Dievu priekšā un pieņem viņa vārdu par dzīves mērauklu, atsakoties, paļauties uz sevi un savām jūtām. Jūtas vienmēr operē ar neatkarību, kas nāk no cilvēka egoisma, un ticība dara pazemīgu, sakot, tu nevari būt neatkarīgs no Dieva, un tad tu uzticēsies savām jūtām tik daudz, cik tas būs atbilstošs Dieva vārdam. Mēraukla tam, kas ir pareizs un kas nepareizs, kas ir labs un kas ir ļauns, kas ir patiesība un kas ir meli, jūtas to neparādīs. Arī mūsu pašu sapratne to nerādīs, bet gan tas, ko saka tas kungs. Un grēkā krišana notika jūtu rezultātā, un tas norāda mums uz to arī šodien. Un tāpēc vērojiet savas emocijas, savu reakciju uz to, ko jūs redzat, ko jūs dzirdat. Ļoti bieži var iekrist tieši tajos slazdos, par kuriem es runāju pagājušās, tas ir 11. un 12. stundā par neticību. Un mums viss ir jāanulē visu, kas paaugstina mūs pašus, ja mēs gribam dzīvot dzīvi paklausīgi Dievam. Ticība atraida lepnību. Patiesa ticība nevar būt kopā ar lepnību. Un visas tādas jūtas vai nodarbes, kas dod vietu neatkarībai no Dieva, nav bibliska ticība. Un ir divi dzīves ceļi. Viens noraidīt atkarību no Dieva un būt pārliecinātam pašam par sevi, savām jūtām, saviem spēkiem un saviem uzskatiem. Un cits ceļš ir atsacīšanās no pašpārliecības, atteikšanās uzticēties savām jūtām, atteikšanās no sava egoisma un izvēlēties Dievu, viņa vārdu, meklēt personīgas attiecības ar viņu kā visuma radītāju. Un tas ved mūs prom no mūsu egoisma un grēcīguma, un ticība mūs ved pie sākotnējā stāvokļa, Dieva taisnības, uzticēšanās Dievam, viņa vārdam un ved uz to dzīvi, kas cilvēkam bija pirms grēkā krišanas. No ticības taisnais dzīvos. Un es parasti saku, tad, kad es stāstu cilvēkiem par Dievu, es arī saku, ka Ādams ar Ievu sagrēkoja un viņus izraidīja no Ēdens dārza, bet Jēzus atnāca, lai mūs atgriezt atpakaļ Ēdens dārzā. Protams, tas ir tā simboliski, bet būtība ir tā, ka Dievs grib mūs atgriezt atpakaļ sākotnējā stāvoklī, bet mums ir jāpēta raksti, mums ir jāskatās uz savu darbību un uz savām domām, runām un visu to, kas ir vajadzīgs, lai mūs mainītos mūsu prāts, jo Jēzus mums ir devis savu prātu, mums ir Kristus prāts, un tas ir garā. Un paldies Dievam par viņa vārdu, ka mums ir pie kā turēties, ka mēs varam paskatīties uz Dievu vārdu un zināt, kas ir patiesība, un Dievs ir labs Dievs, un Dievs ir mīlestība, un Dievs mūs ir sameklējis, atradis un pieņēmis, un visa slava ir tikai viņam.
Un tā mēs šodien stundas par ticību beidzām. Paldies jums, kad jūs klausījāties un pieņēmāt Dievu vārdu, ka jūs pārdomājat, es ticu, ka jūs pieaugat tajā, bet visa slava, pilnīgi visa ir tikai Dievam un Jēzum, kas ir mūsu glābējs. Paldies, ka klausījāties un uz tikšanos nākošajā nedēļā. Paldies jums! Visu labu!